Sveicināti! Šī ir jaunuma no Ventspils otrdienā. Studijā Gonda Pūrniece. Publiskā telpā pieejama informācija, ka pašvaldības iestāde Ventspils osta atsavina zemes īpašumus. Ko tas nozīmē, skaidrojam sižetā. Ventspilnieki būs pamanījuši, ka laiku pa laikam publiskajās vietnēs parādās informācija, ka pašvaldība izsola sev piederošos zemes gabalus. Ar šo uzdevumu nodarbojas pašvaldības iestāde Ventspils osta, bet šī iestāde nav saistīta ar ostas darbību vai termināļu apkalpošanu. Ventspils osta ir pašvaldības iestāde, kas tad izveidota, lai pārvaldītu vismaz no papīra viedokļa pašvaldības īpašums, tā skaitā arī zemes gabals, kas ir pašvaldībai piederoši, un šajā gadījumā mēs esam netālu no zemes gabaliem, ko pašvaldības iestāde Ventspils osta ir pēdējo 2 gadu laikā ir atsavinājusi īpašumus, lai privāti mājas faktiski būvniecībai. Jā. Juristovs Tuļaks skaidro, ka zemes gabali, kas tiek atsavināti izsoles kārtībā, nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tādēļ tie tiek atsavināti likuma noteiktajā kārtībā, pie kam jēdziens atsavināt nenozīmējot kādam atņemt. Atsavināt īpašums, tas ir no juridiskā viedokļa, tā teikt, no normatīviem aktiem nozīmē pirkt vai pārdot faktiski īpašumu. Tas būtu visvienkāršāk. Ir jau kaut kāda daļa, ir noteikti jau pēdējos gados atsavināta, bet ir vēl zemes gabali plānoti turpmāk, tuvākajos gados. Tie zemes gabali atšķiras no tā, kādā stāvoklī tie ir, kādas ir komunikācijas. Protams, primāri tiek plānots atsavināt zemes gabalus, kuriem ir jau komunikācijas vai kuriem plānojas tuvākajā laikā, bet zemes gabali ir noteikti skaitām 10 un pat varbūt vairāk. Pašvaldības iestāde Ventspils osta informāciju par pieejamajiem zemes gabaliem ievieto elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv un tad ar augšupejošu soli pārdod neapbūvētos zemes gabalus Ventspils teritorijā. Tādi jau ir izsolīti Tārgales ielā, Pielāģa ielā, Dundagas ielā, Siguldas ielā. Īpaša interese bijusi par zemi netālu no jūras, un, kā redzam, Pielāģa ielā jaunie īpašnieki jau uzsākuši privātmāju būvniecību. Tieši arhitektūras un pilsētu būvniecības nodaļa ir tā, kas sagatavo šos zemes gabalus jau sākotnēji plānojumos, jo viņas ir kā teritorijas attīstības plānojumā, viņš ir paredzēts jau kā privātmāju būvniecība vai mazstāv dzīvojamā māja apbūve. Un tad šajā gadījumā noteikti tiek plānots un sakārtots no tādas teritorijas kopējā skatījuma. Viņi tiek sadalīti, piemēram, ja ir liels zemes gabals, tiek sadalīts mazākos. To dara arhitektūras un pilsētu būvniecības nodaļa. Viņi arī ļoti bieži ir tie, kas iesaka un norāda, kurš būtu perspektīvie zemes gabali. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāseko aktuālajai informācijai un jāsamaksā nodrošinājums Ventspils pašvaldības iestādes Ventspils osta norēķinu kontā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnē ventspils.lv izsoles. Ventspilī ir īpatnēja situācija. Joprojām nav uzbūvēts neviens nams pēc jauna, moderna projekta. Mēs joprojām lietojam padomju laika dzīvojamo fondu. Un tomēr šobrīd jau ir zināms, ka pavisam drīz uzsāksies būvniecība. Tā notiks sadarbībā ar pašvaldību, kur un kā skatieties nākamajā stāstā. Oktobrī uzņēmums Ventspils nekustamie īpašumi ir parakstījis līgumu par projektēšanu un jaunu dzīvojamo māju būvniecību, lai varētu piesaistīt līdzfinansējumu un lai uzsāktu 2 māju celtniecību Ventspilī, jārīkojas nekavējoties. Būvniecība sāksies pavasarī un vēl pēc gada tiks slēgti pirmie līgumi ar tiem, kuri šos dzīvokļus īrēs. Kopumā būs 2 ēkas, katrā pa 30 dzīvokļiem. Šobrīd vēl projektējam precīzu dzīvokļu izkārtojumu un sadalījumu, bet aptuveni 2/3 no šiem kopā 60 dzīvokļiem būs 3 istabu, pārējie 2 istabu un daži arī 1 istabu dzīvokļi. Kāda būs īre, to noteiks pēc projekta realizācijas. Šobrīd zināms, ka tā tiks samērot ar cenām nekustamo īpašumu tirgū. Pašvaldība ir izstrādājusi kritērijus tiem, kas varētu pieteikties šiem dzīvokļiem. Ja ir ģimene vai ar bērnu invalīdu vai arī persona, kurai pirmās grupas invaliditāte, tad tie saņem augstākas prioritātes. Tālāk sako ģimenes, kurās ir vismaz 2 bērni. Pēc tam ir dažādi speciālisti uzskaitīti, kurās nozarēs strādājošie tad arī saņem prioritāti. Un pēdējā grupa bija no prioritārajām, kas bija atzīti tie, kam Ventspilī nav citu nekustamo īpašumu, kas ir piemēroti dzīvošanai.
Kvalitatīvu īres dzīvokļu problēmu mūsu pilsētā pašvaldība mēģina atrisināt jau vairākus gadus. Šim mērķim izveidot pat īpaša programma, kas atbalsta ēku pārbūvi un atjaunošanu. Šim nolūkam var pieteikties uz līdzfinansējumu domē līdz pat 200 000 eiro. Kā obligāts noteikums, ēkai jāatrodas Ventspils pilsētas robežās. Ēkā nedrīkst būt slēgti citi izīrēšanas līgumi, šim īpašumam nedrīkst būt apgrūtinājumu un īres parādu, kā arī nodokļu parādu. Konkursā vērtē arī dzīvokļu lielumu. Oktobrī šis konkurss tika atvērts. Bet detalizētāku informāciju par atbalstu programmā var meklēt pilsētas internetu portālā vai jautāt personīgi. Pieteikumus atvērtajā līdzfinansējuma konkursā pieņem līdz nākamā gada aprīlim. Grūtniecība un paši pirmie mēneši pēc bērniņa piedzimšanas ir īpašs laiks sievietes dzīvē. Un māmiņas uzdod jautājumu, vai šajā laikā drīkst un vai vajag nodarboties ar sportu. Uz šo jautājumu atbildēsim sižetā. Regulāra fiziska aktivitāte grūtniecības laikā ir ne tikai droša, bet arī ļoti noderīga. Tā uzsver speciālisti. Galvenais ir ievērot piesardzību un izvēlēties pareizu slodzi. Īpašas programmas palīdz uzlabot topošās māmiņas pašsajūtu, uzturēt muskuļu tonus un pat sagatavoties dzemdībām. Pirmkārt, mēs mācāmies pareizi elpot. Mēs izpildām visdažādākos vingrinājumus, bet viņi ir tomēr vairāk vai mazāk sasaistīti ar ieelpas un izelpas tādu kā ciklu. Tāpat mēs mācāmies savākt starpenes muskulatūru, kas ir ļoti būtiski, jo pēc dzemdībām mēs zinām, ka bieži gadās urīna nesaturēšanas, vāja vēdera prese, ja viņi gāžās mugura, līdz ar to izliekums palielinās, un mēs to visu mācāmies tajā grūtnieču vingrošanā savākt. Grūtniecība jau nav slimība, kā mēs zinām, sevišķi 21. gadsimtā, un grūtniece drīkst darīt visu. Viņai ir atļauti visi vingrinājumi, ko vien mēs varam iedomāties, gan izklupieni, gan iesēdieni, gan arī hanteles reizēm var pacelāt, un starp lāpstiņām spēcīgāks kaut kāds vingrinājums izveikt, bet, protams, saprāta robežās un vadoties pēc tā, ko iepriekšējā dzīvē vai dzīves posmā ir darījis tā sieviete. Pirms jebkura sporta nodarbību uzsākšanas ir obligāti jāsaņem ārsta atļauja. Tikai speciālists var novērtēt sievietes veselības stāvokli un izslēgt iespējamās kontraindikācijas. Vēl ir daži grūtniecības posmi, kad no fiziskas slodzes būtu jāturas. Pirmie 3 mēneši ir tādi, kuros tomēr ir jāpiesargās un jāuzmanās, un tas mazais cilvēks, kas aug, ir jāizlolo. Pēc 12. grūtniecības nedēļas jau es uzskatu, ja viss ir kārtībā, droši var nākt vingrot, jo tie vingrojumi neietver sevī nekādu smagumu celšanu, raušanu vai tur spēcīgu asu pagriezieni. Mēs tomēr esam medicīnas iestāde. Un grūtniecība, kā mēs zinām, ir grūtniecība ar saviem riska faktoriem. Un tamdēļ ļoti ir nepieciešama izziņa no ginekologa, ka ginekologs akceptē to, ka grūtniecība norit normāli, nav grūtniecības pārtraukšanās risku. Sievietē ir stabils asinsspiediens, nav nekas tāds, kas apdraudētu gan viņas, gan bērnu dzīvību. Nemazāk svarīga ir fiziska aktivitāte arī pēc mazuļu piedzimšanas. Mēreni sporta treniņi palīdz atjaunoties pēc dzemdībām, stiprināt muskulatūru un izvairīties no problēmām. Ņemot vērā to, ka tas sievietes ķermenis pēc grūtniecības ir mazliet izmainījies, muskuļi kļuvuši vājāki un arī tās saites tādas nedaudz vairāk padodās, tad mūsu uzdevums vingrošanas laikā ir to visu savākt atpakaļ. Kas sevi ietver, kad mēs izpildām vingrinājumus, kas ir domāts korsetes daļas muskuļiem. Jā, mēs mācāmies ar elpošanu, ar vingrinājumu kopā savākt to, kas ir grūtniecības laikā iznācis uz āru. Tāpat arī stiprinam muguru, jo mēs zinām, ka mazs bērns tas prasa tādu savu veidu slodzi un piepūli, tad mums ir aktīvi vingrinājumi muguras muskulatūrai un vēderam, kā jau es teicu, arī kājām. Tāds liels komplekss. Mēs zinām, kad ir šī poza, kad mēs barojam bērniņu, kad mēs nēsājam bērniņu, tāpēc tie pleci visu laiku ir uz priekšu, jā? Lai viņi
stabilizētos un būtu atpakaļ, tad mēs izpildam specializētos vingrinājumus tieši krūšu daļas muskultūrai. Kurzemes rehabilitācijas centrā mammas uz nodarbībām nāk kopā ar saviem mazuļiem. Mums ir pielāgotā telpa, kur mēs atveram vaļā sienu, un tur ir tāda liela telpa, kurā var ietilpt 6 mammas ar bērniņiem stabili, un tad mums tur notiek māmiņu vingrošana. Mazie, protams, savā vaļā, un mammas pilda uzdotos uzdevumus. Ja mazais cilvēks ir vecumā, kad jau viņš rāpo vai staigā, mums ir gan mantas, gan aktīvā zona, kurā mazais var rāpot augšā pa kāpnītēm, šļūkt lejā pa slitkalniņu. Un, protams, bērniem īstenībā tā ir ļoti laba tāda savu veidu socializēšanās, tāpat kā jaunajām māmiņām. Tomēr mājās viņas lielāko daļu ir viens bērns, savukārt atnākot māmiņu vingrošanu, ir tā, ka ir iespēja viņām apmainīties gan ar viedokļiem, gan ar pieredzi, gan iegūt īstenībā arī vērtīgu informāciju. Sporta nodarbības grūtniecības laikā un pēc dzemdībām ir rūpes par sevi un savu veselību. Galvenais ir izvēlēties atbilstošas aktivitātes, ieklausīties savā ķermenī un atcerēties, fiziskā aktivitāte ir ceļš uz ķermeņa un dvēseles harmoniju. Daudz māmiņas arī, mēs tur uz fitnesu kādreiz gāju, un TRX un pilats, ja. Tad es varu teikt, ka pilats noteikti arī pēc dzemdībām ir ļoti laba vingrošana māmiņām, bet savukārt fitnesi, celt smagumus, aerobikas lēkā, tas tomēr nav lāgā priekš sievietes veselības pēc dzemdībām. Grūtniecība mātes loma nav iemesls atteikties no aktīva dzīvesveida. Galvenais ir neaizmirst par piesardzības pasākumiem un nodarboties pieredzējušu speciālistu uzraudzībā. Un, lai arī aiz loga plosās svešs un ir vētra, es ceru, ka jūs silda sirds siltums un domas par Ziemassvētkiem, kas jau pavisam drīz. Mēs tiekamies! Decembrī Ziemas saulgriežos Ventspilī notiks tradicionālais bluķu vilkšanas pasākums, kas ir viens no senākajiem Ziemas saulgriežu rituāliem Latvijā. Pusdienu laikā bluķis tiks vilkts no Dzirnavu laukumu uz Vecpilsētas tirgus laukumu, kur tas līdz ar visiem šī gada kreņķiem tiks sadedzināts. Folkloristie Iveta un Vidvuds Medeņi, kā arī Ventspils kultūras centra amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki aicinās visus interesantus pievienoties gājienā un iesaistīties citos saulgriežu rituālos, kas norisināsies Vecpilsētas tirgus laukumā. Dāvana karte no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas var kļūt par lielisku dāvanu jūsu tuviniekiem jebkuros svētkos. Viņu var izmantot gan kā cilvēka veselības uzlabošanai, izmantojot maksas pakalpojumus, jebkādus fizioterapijas, ergoterapijas, gan labsajūtas uzlabošanai, sāls terapijas apmeklējums vai hidroterapijas apmeklējums. Dāvanu karti var iegādāties slimnīcas reģistratūrā vai Kurzemes rehabilitācijas centrā. Šī dāvana karte ir lieliska iespēja uzdāvināt saviem tuvajiem cilvēkiem veselību. Trešdien, 18. decembrī, 19. portālā Ventspils.lv, Ventspils YouTube kanālā, kā arī kanālā Ventspils info kabeļtīklās ieskatus un akciju sabiedrība Baltikum, Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – Ventspils ekonomiskā darbība, nodarbinātības jautājumi un uzņēmēju darbības veicināšana. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Vitoļiņš un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis.